Šoreiz esam sagatavojuši pāris padomus pašiem jaunākajiem, kā arī tiem, kas līdzīgi jauniešiem politikai īpaši līdz neseko. Jebkurai valstī ir kāds, kas to vada. Viduslaikos tie bija karaļi, bet mūsdienu Latvija ir daudz soļus tam priekšā. Mūsdienās vara pieder tautai, bet tikai ar nosacījumu, ka tā ir pilsoniska. Pretējā gadījumā atkāpjamies pie vienas personas varas, bet šodienas Latvijā tas var būt bīstami. Tēlaini izsakoties, var nākt kāds ar kaķiem un pēļu kaklarotu pie varas. Un pat, ja nacionālā drošība te nav svarīga, tad maciņš noteikti ir. Bez pilsoniskas varas pie tā visticamāk nokļūs jenoti vai citi grauzēji. Tātad demokrātijas būtība ir tāda, ka vidējais latvietis, un arī tu tajā skaitā, veic to, ko veic karalis, par ko mēs izstāstījām iepriekš. Bet daļai šis process ir par sarežģītu, daļai neinteresē, un daļai vienkārši uzdzen žāvas. Tāpēc mēs tev piedāvājam apveceļu. Nodot savu ieteikumus ķieģelīti organizācijai, kam tu uzticies. Organizācija izdomās, kad to izmantot, kā izmantot, miermīlīgi vai agresīvi, bet tas vienmēr sasniegs mērķi. Līdz ar to problēma atrisināta. Tev tas aizņems tikai tik daudz laika, kā 30 sekundes iestāšanās anketai. Mēs tavā vietā izdarīsim pārējo. Bez raizēm. Kreisie patrioti. Organizācija tavu interešu aizstāv.